Spoku stāsti. Par spokiem pie latviešiem pierasts saukt divus pilnīgi atšķirīgus stāstu veidus. Pirmais ir tādi ļoti nopietnie stāsti. Viņus parasti folkloras pētnieki liek pie mitoloģiskajām teikām. Un, kad es braucu folkloras ekspedīcijā, arī vēl padomu laiku beigās, 20. 30. gados, tādus varēja dzirdēt ļoti daudz. Tos sauc parasti par memorātiem, un tie ir tādi aculiecinieki stāsti par to, kā pašam stāstītājam vai kādam no viņu tuviniekiem ir kādreiz tā savādi gadījies, tāda jocīga sastapšanās bijusi ar kādu no mirušiem gariem vai spoku vietās kaut kas ir redzēts. Visbiežāk šie stāsti ir saistīti ar cilvēku miršanas brīdi, vai kādu laiciņu pirms tam, kā jau kādas dienas iepriekš. Kāds no mājniekiem redz, kā ap māju staigā jocīgas būtnes, kāds ieiet mājā, kaut gan neviens tai mājā nav iegājis. Un tad ir arī cilvēks, kuram jāmirst, ka viņš jau tā apzināti, neapzināti pasaka jau to, ka redz, karieta šovakar ir atbraukusi, bet mani šovakar līdzi vēl neņems. Miršanas brīdī tad parasti, gandrīz katrās bērēs, to es esmu dzirdējis, vai pulkstenis apstājās, vai fotogrāfija nokrīt, kāds no tuviniekiem uzmostās. Bērns saka, reku vectēvs pa dārzu staigā, kaut gan visi zina, kā vectēvs pašlaik guļ slimnīcā, un tad tik vēlāk izrādās, ka tieši šī brīdī tās parādības ir bijušas. Tad kāds dienas pēc bērēm mirušņie vēl trokšņo staigā pa mājām, aiztiek savas lietas, parādās sapņos un prasa, ja nav kaut kas kārtīgi iedots līdzi. Šādu stāstu ir ļoti daudz. Es izstāstīšu tikai vienu, ko es dzirdēju no savas labākās folkloras teicējas Almas Makovskas, kurai daudz visādi piedzīvojumi bija bijuši. Viņai bija 2 vīri. Otrais vīrs diezgan ilgi mocījās slimības gultā, un kādu dienu viņš jau tādā pusnemeņā prasīja, vai tu man atdevi visu naudu? Runa bija par pensiju, kas viņam tajā dienā bija atnesta. Almas tante teica, jā, es paliku visu to naudu zem spilveni, tepat viņa ir. Tad viņš tā neapmierināts teicis, kad es nomiršu, es nākšu tev baidīt. Tā savādi, ko viss cilvēks nesarunā. Tād, ka viņš ir nomiris, apglabāts. Viņi guļ tai pašā istabā, bet tā istabā pa nakti savādi trokšņi. Tā kā grīdas dēļi čīkst, tā kā kāds sēž tai krēslā, kur viņas mirušais vīrs ir sēdējis, ka bādas skujamos rīkus aiztiek. Grūti viņai gulēt, un tad viņa sarunājas, ka viena viņas draudzene kādas naktis pagulēs arī tā istabā, bet tā arī aiziet projām un trokšņi turpinās. Un tad viņa vienu nakti atcerējusies vakarā, kā māte teikusi, vajagot palikt baznīcas dziesmu grāmatu zem spilvena. Viņa tā izdarījusi, naktī atkal grīdas dēļ iečīkstās, un pie uz krēsla kāds sēžās, un pēkšņi viņa dzird, ka paverās istabas durvis, ir tik tumšs, ka neko redzēt nevar tikai dzirdēt. Čīk durvis paverās vaļā, un tad viņa dzird, ka 2 vīri spēkojās turpat istabā pie viņas gultas. Cīnās tie vīri, viens tā kā uzvar, un tad atskan viņas mirušā tēva balss. Visi viņas radinieku guļ tai pašā kapsētiņā, tur netālu no mājām. Un viņas mirušais tēvs saka, meitiņ, tu vari gulēt mierīgi, viņš vairāk nenāks. Un no tā laika ir bijis miers. Gribiet ticēt, gribiet neticiet. Tādi ir tie nopietnie spoku stāsti. Lai stāstītu to otro veidu, kas vairāk patīk bērniem, man ir mazliet jāizmaina izskats. Bērniem patīk baidīties, patīk kaut kas briesmīgs, un viņiem patīk arī tās briesmas pārdzīvot tādos drošos apstākļos. Tas ir tāds jaunākais skolas vecums, kad viņi it kā sapulcējoties tumšās vietās, un tad, vērtīgs ir tas, kuram ir ļoti daudz stāstu un kurš daudz ko zina izstāstīt. Kā šie stāsti beidzās, nekad nevar zināt, kādreiz tā ir smiešanās, kādreiz tās ir baidīšanās, ja? Kādreiz vienkārši pavisam negaidīts nobeigums.
Un, kad es stāstus, es pasaku, beigās būs spoku stāsti, tad bērni ir gatavi klausīties visu kaut ko, lai tikai beigās dabūtu dzirdēt spoku stāstus. Vienā melnā pilsētā, vienā melnā ielā, vienā melnā mājā. Jūs visi domājat, ka jūs zināt, kāds tas stāsts tālāk būs, bet šoreiz tā nebūs. Vienā melnā istabā. Melnā istabā sēž 2 melni vīri un spriež. Nu nekad vairs. Printerim pulveri paši nemainīsim. Tā ir ar tiem stāstiem. Arī tāpat kā tie nopietnie stāsti padomu laikā, par viņiem daudz nerunāja, kaut gan viņi, protams, mutvārdu kultūrā bija. Un tad, kad padomu laika beidzās 1990. 1991. bērnu rakstnieks Māris Runguls, kurš strādāja žurnālā Zīlīte, izdeva arī grāmatiņas vairākus spoku stāstu. Un te jūs redzat pašu pirmo, tur ir klasiskās krāsas, balts, melns, sarkans, kas visbiežāk arī šai stāstos parādās. Un, protams, arī miroņi un viss, kas kaut gan. Varbūt drīzāk tas būtu šis žanrs saucams par briesmu stāstiem, jo spoki nevienmēr tur ir galvenās personas. Un šajā grāmatiņā, ko es rādīju, ir iekļuvis arī viens mans stāstītais stāsts. Viņš tur pavisam ir īsts, tāds neloģisks, acīm redzot jau kaut kur nācis un pārveidojies, es izstāstīšu jums pilnīgāku versiju. Viena meitenīte ir ļoti baidījusies no spokiem. Viendien viņa runājusies ar vecmāmiņu, ko darīt, ja redz spoku. Vecmāmiņa saka, meitiņ, krustu vajag mest, tēvreizi vajag skaitīt. Tu taču arī pati zini baznīcas dziesmu grāmatu, tu taču esi skatījusies, kādu baznīcas dziesmiņu var padziedāt. Jaunākos laikos stāsti, ka vajagot sev apkārt to sudraba apli iztēloties, un tad neviens spoks pāri netiks. Bet, meitiņ, tu jau esi pietiekami liela, es tev izstāstīšu arī tādu nopietnāku stāstu. Redz, vecos laikos bija tā, puisis ar meiteni sadraudzējās. Draudzējās, arvien vairāk sāka bučoties, un tad vēl kaut ko, un tad meitai gadījās bērns. Un ja puisis viņu negribēja precēt, un bērns tomēr piedzimst, meitai bija milzīgs bailes, jo neviens tādu neprecētu meitu ar bērnu, ja, vairs par sievu sev negribēja ņemt, kuram tad patīk svešu bērnu audzēt. Un tad citreiz gadījās tā, kā bērniņš tikko piedzims, vai kaut kad pēc tam, tā meitene vienkārši to bērnu nožņaudza, un kaut kur paglabāja. Kapos nedrīkstēja glabāt, jo viņš jau nebija nokristīts, un tad kaut kur parasti kapu tuvumā paglabāja. Un tagad cilvēki sāk stāstīt, ka tai vietā spokojas. No sākuma tāds maziņš, tad arvien lielāks, tad jau cilvēka augumā, tad pavisam liels, ja. Ko tur var darīt? Vajagot vienkārši tai vietiņai pārmest pāri krustu, nokristīt, pateikt, ja tu puisīts, tad Jānīts, ja tu meitiņi, tad Anniņa, un ja vēl tos kauliņus tagad jau nokristīts izrok ārā un apglabā kapsētā, tad tai vietā vairāk nespokojas. Ar visām šiem zināšanām meiteni vienreiz nāk mājās no skolas diskotēkas. Viņa vienmēr tas ceļš iet garām kapiem, bet viņš šoreiz jūt, ka viņa tiem kapiem garām netiek. Tur kāds ir. Ko viņa dara? Atcerēties, kas bija jādara. Tēvreiz noskaita, krustu met, baznīcas dziesmiņu padzied, nekas nelīdz. Beigās tad viņa prasa tā, kā vecmā viņai mācījis. Spoks, ko tev vajag? Ar domu, ka spoks teiks, ka viņu vajag nokristīt un tā. Bet kas notiek? No krūmiem atskan tāda tupoša vīrieša balss, un vīrietis saka, man tā kā papīru vēl vajadzētu. Tā ir ar spoku stāstiem, jūs nekad nevarat zināt, kā viņi beigsies, un vai viņi būs briesmīgi vai smieklīgi, un stāstniekam ir tā lielā iespēja paskatīties, vai pārāk daudz nesabiedē, bet ja grib vēl briesmīgākus, tad var stāstīt vēl briesmīgākus. Bet, runājoties par spoku stāstiem,
cilvēki jūt, ka tur kaut kas aiz viņiem ir, tur ir kādas zināšanas, kas mums nav pieejamas. Un caur stāstiem var izstāstīt kaut ko vairāk, nekā mēs tā tieši informējot varam izstāstīt. Kādreiz, kad es runāju par spūkstāstiem, man arī gribējās šo ticību vairot, bet tad es pārliecinājos, ka cilvēki ir gatavi ticēt visādām blēņām, ka maņticības mūsdienās nav mazāk kā vecos laikos. Un tad es dabūju vienu tādu ļoti jauku īsu stāstiņu, caur ko var vairāk ko pastāstīt. Māmiņas vēderā 2 mazbērniņi lielajā puncī. Un 2 puikas, viņi tur grūstās un arī jau runājas. Un vienu dienu viens prasa otram, kā tu domā, vai pēc dzemdībām dzīve turpinās? Otrs saka, nezinu, no turienes vēl neviens nav atgriezies. Tā nu ir ar tiem spūkiem. Paldies, ka klausījāties!